Ar jums Vita Solo, un šovakar es gribu runāt par tādu tēmu kā motivācija. Tātad, kas tas ir un kur to dabūt? Tātad, pirmām kārtām ir jāsaprot tas, ka motivācija ir impulss rīkoties. Impulss rīkoties, un šis te impulss notiek atbilstoši emocijām, kas ir tajā brīdī. Tātad nostrādā kaut kāda emocija, jā, varbūt kaut kāda doma, tā ir kaut kāda reakcija uz kaut ko, tātad, ok, es daru un rīkojos, jā, un tādā veidā nonāku pie kaut kādiem rezultātiem, jā, un šī te motivācija ir lieta, kas dažkārt ir un dažkārt nav. Tas ir kaut kāds uzplūdums aktīvai rīcībai, aktīvai darbībai. Un tā ir nepieciešama, tā ir vajadzīga, lai sasniegtu rezultātus, lai sasniegtu savus mērķus, lai nonāktu pie tā, ko tad mēs vēlamies. Ja? Un patiesībā šis te impulss ir ļoti svarīgs. Ja? Tas ir tāds enerģijas uzplūdums, kas palīdz, tātad, kā jau es teicu, aktīvi rīkoties un aktīvi darboties. Un šī motivācija rodās atbilstoši tam, kas tad ir mūsu domās, kas ir mūsu prātā, un zinot to, uz ko mēs vēlamies nonākt, ir daudz vieglāk dabūt šo te motivāciju. Ja? Tātad tas ir iemesls, kāpēc ir pirmām kārtām svarīgi uzstādīt mērķus. Jo tad, kad tu zini mērķi, tad, kad tu zini gala rezultātu, pie kā tu vēlies nonākt, tad ir daudz vieglāk veikt aktīvu darbību un aktīvu rīcību, jo tu zini, ka izdarot kaut ko, tu rezultātā nonāksi pie kaut kā. Ja? Un tas darbojās visās lietās un visās vietās principā. Ja? Tātad, pieņemsim kaut vai tas pats piemērs ar skriešanu. Ja? Tātad, un šis mērķis, gala mērķis, viens no galvenajiem, katram būs kaut kāds cits, ja? Kāpēc cilvēki skrien. Daži skrien, lai atbrīvotos no liekajiem kilogramiem, ja? Daži skrien, lai būtu veselīgāki, ja? Daži skrien, lai vienkārši, pieņemsim, es skrienu pirmām kārtām primāri, lai veidotu savu raksturu, lai nostiprinātu sevī šo te ieradumu, lai parādītu sev, ka es varu pārkāpt sev pāri un izdarīt lietas līdz galam. Ja? Tātad, lai saglabātu, lai veidotu savu raksturu principā. Un tas ir tas, kā veidojās raksturs, kā veidojās mūsu būtība, caur atkārtotām regulārām darbībām. Tāpat kā es stāstīju pie šīs tēmas par identitāti. Tātad, kad es atkārtoti veicu kaut kādas darbības, ja, tātad caur to veidojās mans dzīves stils, mani ieradumi, mans raksturs un arī mana dzīve. Un ja es saprotu, ka es vēlos būt, tātad man ir iekšējā pārliecība. Mana doma, mana iekšējā pārliecība ir par to, ka ja es regulāri skrienu, tātad es būšu veselīgāka, ja es veidošu savu raksturu, jo es zinu, ka kā es daru kaut ko, tā es daru visu. Manī veidojas šis te ieradums regulāri darīt lietas, ja, radīt sevī šo te motivāciju, rīkoties un aiziet līdz galam, lai sasniegtu savu mērķi. Un principā tas mērķis savā ziņā pat ir nesasniedzams, ja? Jo kā tad es zināšu, kā es esmu nonākusi pie šī rezultāta, mans raksturs ir izveidojies. Raksturs veidojās visu laiku, ja? Un ja es to gribu stipru, pēc iespējas stiprāku un stiprāku, tad man tas ir jādara regulāri, atkārtoti, līdz es pat nezinu, kad tas beigsies. Un tāpēc es visu laiku skrienu, es daru šīs lietas, lai vienkārši kļūtu stiprāka tajā, kas es esmu. Plus man bonusā nāk tas, ka es labāk jūtos, es labāk izskatos, es esmu veselīgāka, ja, un es par sevi rūpējos. Līdz ar to arī veidojās mani ēšanas ieradumi, ja, un šeit ir vēl viena lieta, arī, kur var trenēt šo te raksturu, gan trenēt raksturu un veidot ieradumu, ja. Tātad, pieņemsim, atteikties no bulciņām, pieņemsim, ja, vai arī vēl no kaut kādām citām lietām. Katram tas var būt kaut kas cits, ja, bet tātad man ir vajadzīga šī te motivācija katru dienu, varbūt pat vairākas reizes dienā, atteikties no bulciņām, lai nonāktu pie mērķa, ja, tātad veselīgs dzīvesveids.
principā kopumā tā tas saucās. Veselīgs dzīvesveids, labbūtība, labklājība, rūpes par sevi, ja? Un tas ir tas, kas man palīdz doties tālāk. Bet tā tad ir svarīgi saprast mērķi, gala rezultātu, ko es no tā iegūšu, ko es no tā dabūšu, kāpēc man darīt to, ko es daru. Ja? Un tad tas palīdz biežāk izjust šo te motivāciju rīkoties. Ja es domāju par gala rezultātu, ja es tagad izdarīšu kaut ko, tad es nonākšu pie tā un tā. Tāpat tās arī pieņemsim darba jautājumos. Ja? Ir kaut kādi projekti, ir kaut kādas lietas, kas ir jāizdara. Un atkal ir svarīgi domāt par gala rezultātu. Kas ir tas ieguvums, ko tu gribi iegūt? Atrodi savu kāpēc. Kāpēc darīt to, ko tu dari? Ko tu saņemsi gala rezultātā? Mums visiem patīk tā teikt, apbalvojumi, iegūmi. Mums visiem gribās, tas tā cilvēks ir iekārtos, tas ir savā ziņā arī tāds egoisms, ja, kad es gribu kaut ko izdarīt un gala rezultātā par to arī kaut ko saņemt. Ja, un pieņemsim kaut vai darbā izdarot kaut kādu projektu, ja, ir noteikti svarīgi daudziem cilvēkiem atalgojums. Es zinu, ka es šo izdarīšu un es saņemšu atalgojumu, ja, es saņemšu par to samaksu. Un tas motivē tajā brīdī rīkoties, tas palīdz, ja tu domā par šo te gala rezultātu. Daudziem cilvēkiem tieši tāpatās, daudzās lietās ir svarīgi uzslava, ir svarīgi atzinība, ir svarīgi šī atgriezeniskā saite, ka es dabūšu šo sajūtu, ka es esmu novērtēts, ka es esmu svarīgs, ka mani paslavē, ka mani pasaka labus vārdus. Un bieži vien arī cilvēki saņem šo te samaksu par kaut kādām lietām, ko viņi dara caur šo te vērtības sajūtu, caur šo te uzslavu, kas arī ir ļoti svarīga. Ja? Tātad es jūtos novērtēts, es jūtos svarīgs, un tāpēc es daru. Tā ir mana motivācija, ka es izjūtu šo te savu vērtību caur to, ko es izdaru. Un tas tā var būt daudzās lietās. Ja? Bet galvenais ir saprast, kāds būs mans iegūms, ko es saņemšu gala rezultātā, un tad ir daudz vieglāk rīkoties. Ja? Tātad tas ir viens, kas ir jāsaprot, tātad saprast mērķi, un tad ir vieglāk saprast, kāpēc man darīt to, ko es daru. Un tad ir nākamais, ja? Tātad nākamais ir nesolīt sev šo uz visu dzīvi. Jo tad, kad mēs sakam, es tagad visu dzīvi skriešu, visu dzīvi ēdīšu veselīgi, pieņemsim caur to pašu piemēru, ja? Visu dzīvi darīšu šās lietas, prātam to ir grūti aptvert. Viņam tas ir pārāk liels uzdevums, un dažkārt viņam ir grūti vienkārši to izpildīt. Un tāpēc dažkārt ir forši dot sev īstermiņa solījumus, bet dot tos regulāri. Tas ir tas, kas arī man bieži palīdz. Ja? Tas, ko es sev saku tikai šodien. Izdara to tikai šodien. Es sarunāju ar sevi, ka ir kaut kādas lietas, ko es darīšu tikai šodien. Pieņemsim, man šodien negribās iet ārā skriet, bet es saku, Vita, davai, šodien vēl paskrienam. Rīt varēsi. Rīt atkal runāsim. Rīt atkal par šo parunāsim. Ja? Un tā es saku katru dienu. Ja? Un, protams, ka ir dienas, kad es izlaižu. Protams, ka ir dienas, kad es kļūdos un kaut ko neizdaru. Ja? Bet pēc tam atkal nākamajā dienā tā ir lieliski iespēja, kā pateikt sev, izdari šodien. Izdari šodien un izdari tagad. Ja? Un neieej tajā tirgošanās ar sevi. Tajā brīdī, kad ir šī emocija, kad ir šis impulss rīkoties, tā tad tagad vajadzētu skriet, tad es ceļos, velku savu sporta tērpu un eju skriet. Ja? Un tā es nonāku pie rezultātiem. Jo ilgāk es sēžu un domāju, varbūt skriet, varbūt neskriet, varbūt atlikt uz rītdienu, varbūt tomēr šodien. Ja? Tiklīdz es sāku tirgoties ar savu prātu, mans prāts visticamāk, ka mani pierunās nedarīt. Jo tam patīk slinkot, tam patīk palikt komforta zonā, kam gan nepatīk. Ja? Tāpēc vislabāk, tiklīdz ir šis te impulss, tiklīdz ir iespēja, tā ņemam, daram, rīkojamies, neatliekam uz vēlāku. Neatliekam uz vēlāku tās lietas, kas ir svarīgas, tās lietas, kas ir priekš sevis. Un tieši tāpatās, pieņemsim, citās lietās ir otrādāk, ja? Atkal ņemšu to pašu piemēru caur bulciņu. Ja? Tātad man ir šī te vēlme, tas bieži vien ir otrādāk, ir šī te vēlme apēst bulciņu.
Un ko es sev varu teikt? Es sev varu teikt, es atsakos no tās. Tikai šodien es neēdīšu. Un rīt es atkal ar sevi parunāšos, ja? Bet šodien es atsakos no tās. Un tā es to atlieku uz rītdienu. Un rītdien atkal visticamāk atliek uz nākamo dienu. Ja? Jo principā mēs dzīvojam tikai šodien. Šodiena ir šodien. Un rīt atkal būs jauna šodiena. Un tāpēc katru dienu es sev saku, es apēdīšu to bulciņu rīt. Un atkal, protams, ka ir reizes, kad es izlaižu, protams, ka ir reizes, kad es neizdaru, bet tad man atkal ir iespēja sākt no jauna, jo es zinu kopējo gala rezultātu, uz ko es eju. Bet ja es sev teikšu, ka es gribu visu dzīvi katru dienu skriet, visu dzīvi katru dienu neēst tās bulciņas, un visas pārējās lietas, es tikai caur šiem piemēriem šodien runāju, bet par visām pārējām lietām, tik līdz es sev solu uz visu dzīvi, tas ir ļoti, ļoti grūti. Tas ir ļoti grūti, jo tas liekas tik milzīgs uzdevums, ka ir grūti to pieņemt, ka ir grūti smadzenēm to sagramot, ja, un vieglāk ir sadalīt to pa daļām. Vai arī, pieņemsim, tikai šonedēļ, vai arī tikai šo mēnesi, skatoties, cik liels un svarīgs ir šis te projekts. Jā, es varu sev uzdot uzdevumu. Cilvēkiem ir viegli. Kāpēc cilvēkiem ir viegli sēdēt uz diētām? Jo cilvēks zina, tātad, pieņemsim, man uz diētas būs jāsēž, es nezinu, 2 nedēļas. Un liekas, 2 nedēļas es varēšu. Ja? Un tad pēc tam atkal, viss ir tā kā iepriekš. Bet ja tu katru dienu sev uzliec to uzdevumu, tātad, vai arī ik pēc 2 nedēļām, tad 2 nedēļas, pēc tam, labi, paņemšu vēl 2 nedēļas. Pēc tam, labi, bija forši, paņemšu vēl 2 nedēļas. Un tādu visu laiku pagarini šīs lietas, ja? Un ir daudz vieglāk tādā veidā regulāri sevi uzturēt pie tā, kas tad tev ir svarīgi, lai ietu uz šo te kopējo mērķi. Un tad vēl viena lieta, kas ir svarīga patiesībā, kas caur šo visu veidojās, caur šiem ikdienas mazajiem ieradumiem un sarunām ar sevi tajās lietās, kad gribās un negribās, ja? Tātad, kas veidojās? Šeit arī veidojās raksturs, šeit veidojās disciplīna, ja? Jo tā motivācija bieži vien viņa var būt un viņa var nebūt. Motivācija ir, kā es teicu, emocija atnākoša un pārējoša. Ja? Viņa uzrodās un tad viņa atkal pazūd. Un tieši tajos brīžos, kad trūkst motivācijas, ir svarīgi saglabāt disciplīnu. Tātad patiesībā disciplīna ir tā, kas aizved līdz gala rezultātam. Un disciplīna patiesībā ir tādi atkārtotas šīs te darbības regulāras, ja? Ieradums. Tas jau ir izveidojies par ieradumu, kur es gribu vai negribu. Es sevi dažkārt vienkārši piespiežu izdarīt to, kas ir jādara, jo es zinu, uz ko es eju, kāpēc es eju, un es zinu, ka man tas ir svarīgi. Un te vēl ir jāatzīmē tāda lieta kā ilgtermiņa domāšana. Tātad domājam ilgtermiņā. Tajā brīdī saprotot, ka ja es tagad pieņemsim atkal caur tiem pašiem piemēriem, es runāšu, palikšu uz dīvāna un ēdīšu savu bulciņu, tad tas būs ļoti patīkams īstermiņa komforts. Ja? Īstermiņā man būs forši, es tur jutīšos labi, varbūt tās tur pusstundu vai stundu, ja es varēšu atpūsties un tā tālāk. Ja? Bet skatāmies tālāk, skatāmies uz priekšu, kā tad es jutīšos ilgtermiņā. Kā es jutīšos ilgtermiņā? Vai ilgtermiņā es ar to jutīšos labāk? Kā es izskatīšos, kā es jutīšos, kāda būs mana veselība, ja? Un tā tālāk, kāda būs mana pašsajūta un viss pārējais. Ja? Un ja es saprotu, ka es tagad atlikšu sevi, tad kā es jutīšos pēc tam? Un ja tas ir tad, protams, var palikt, un es tiešām dažkārt arī varu palikt, ja? Bet lielākajā daļā gadījumu, ja gribās nonākt pie rezultātiem, tad vienkārši ņemam, daram un ejam līdz galam un domājam par to, nevis cik man forši būs tagad pasēdēt un izdarīt šo te lietiņu, bet cik forši būs tas, kad es nonākšu pie rezultāta, cik forši būs tas, kad es izdarīšu. Un atceramies vienmēr arī to punktu, un tas darbojās vienmēr, kā ir tā sajūta, atkal tā emocija, kā ir tad, kad tu izdari, un kā ir tad, kad tu neizdari. Ja? Jo tad, kad tu neizdari, tad principā tās sajūtas nav, bet tad, kad tu izdari,
Ir tīpaši tajās dienās, kad ir ļoti, ļoti grūti, kad negribās, kad viss ķermenis pretojās, viss prāts pretojās, bet tu tomēr pārkāpi sev pāri, saņemies un izdari to, kas tev ir jādara. Tad cik laba sajūta ir pēc tam, cik liels ir tas gandarījums, cik liels ir tas prieks par to, ka es izdarīju. Es pārvarēju sevi, es pārkāpu sev pāri un izdarīju to, ko es ļoti, ļoti negribēju. Kāds prieks ir pēc katras sporta aktivitātes, kāds prieks ir katru vakaru aizjūt gulēt un zinot, ka šodien tu ēd veselīgi, kāds prieks ir pēc katra izdarītā darba, ko tu izdarīji, paveici un neatliki uz rītdienu, ja? Pēc visa, ko ļoti negribās, bet tu izdari, tu saproti, ka tas ir ļoti liels gandarījums, ja? Piespiest sevi un nonākt pie šiem te rezultātiem. Un tieši tāpēc es par to šodien gribēju runāt, lai ieskicētu jums dažus punktus par to, ko tad var darīt, kāpēc to darīt, ja? Un kas var būt palīdzoši, lai iet uz saviem mērķiem, lai tos sasniegtu un lai justos labāk. Ja? Un atceramies, ka šis bija šodien tikai piemērs caur tādām dažām lietiņām. Man patīk runāt caur piemēriem. Manuprāt, tas ir uzskatāmāk un palīdzošāk. Bet šī schēma darbojās visās lietās. Ja? Principā tā schēma visur ir vienāda. Tātad uzturam sevi šajā te motivācijā caur mērķiem, caur gala rezultātiem. Tas ir pats galvenais. Redzam šo iegūmu, ko mēs saņemsim no tā, tad, ko darīsim, ja mēs kaut ko darīsim, ja mēs rīkosimies. Kāds būs šis iegūms? Domājam ilgtermiņā, domājam tālāk, ja? Un atceramies, ka dažkārt nevajag ar sevi tirgoties, nevajag ieslīgt sarunās, vajag vienkārši celties, iet un darīt, un pēc tam priecāties par padarīto. Ja? Labāk ir izdarīt, nekā ir neizdarīt. Protams, es runāju par tām lietām, kas ir svarīgas. Es nerunāju par sīkumiem, ja? Ir lietas, kuras vienkārši dažkārt nevajag darīt, no kurām vajag atteikties, un tieši arī tur ir vajadzīgs spēks, enerģija un tāds iekšējais raksturs. Ja? Bet tātad trenējam sevi. Un tad, kad sanāk kaut ko izlaist, tad, kad sanāk kļūdīties, tad, kad sanāk neizdarīt, saprotam, ka tas ir ok. Piedodam sev un turpinam atkal pēc tam darīt. Tas pats vienkāršais piemērs arī, kas notiek, ja tu, pieņemsim, šovakar neiztīri zobus. Nekas, tu celies no rīta un tad atkal viņus iztīri, un pēc tam atkal viņus iztīri, vai ne? Nekas briesmīgs. Tāpat jebkurā citā lietā, gan mazā, gan lielā lietā. Ok, šodien tu apēdi to bulciņu, bet rīt tev ir jauna iespēja. Tev ir atkal jauna iespēja, tu celies, un tev ir iespēja atkal no viņas atteikties. Tev ir iespēja šodien dzīvot veselīgāk, tev ir iespēja dzīvot tīrāk, jā? Vai arī, ok, neaizgāji skriet, neizdarīji kaut kādu lietu, tev ir iespēja piecelties nākamajā rītā un to atkal darīt. Nevajag fokusēties uz kļūdām, nevajag sev pārmest, nevajag sev vainot, jo tas tikai vēl vairāk attur no darīšanas. Ja? Un saka, tu jau vakar neizdarīji, kādi jēga šodien vairs darīt. Ja? Tas ir tas, kā prāts mums liek atkal palikt tajā komforta zoniņā bieži vien, bet sakam, ok, es vakar neizdarīju, es darīšu šodien. Un tā katru dienu, tātad dienu pa dienai atkal iekāpjam tajā, ka daram to, labāko, ko mēs varam izdarīt priekš sevis, lai nonāktu pie tiem rezultātiem, pie kā vēlamies nonākt. Tas arī šodienai viss. Es ceru, ka jums šis bija vērtīgi. Ja tu noklausies līdz galam, es priecāšos, ka tu atstāsi savu laiku, atstāsi savu komentāru, lai es redzu, ka jūs klausties, lai es redzu, ka ir vērtīgi, un tiekamies jau nākamajos video.